What it do, YouTube? Today game day. We about to head to practice now. Go over to plays, get some shots up around 2:15. We getting on the bus. Nice little game day vlog today. Was thinking about what my next video should be. I'm gonna just do a game day vlog. Gotcha. I gotcha. I'll see y'all in a little bit. What it do, YouTube? Just finished practice. Just got out the shower. Warming up some ground beef, taco meat from last night. Gotta make that. Warming that up right now. Board the bus at 2:15. So I'm about to just eat up and just chill until it's time for us to go. Play Riga Vef. I think that's how you say it. Riga Vef. We play them today at 7, so should be a good game for us, and hopefully we'll know with a dub. But yeah, I'm about to eat, chill until it's time to go, and yeah, I'll hit y'all up back up when it's about that time. Šobrīd tāda negatīva bilance pēdējās spēlēs abām komandām. Jā, skaitot nedaudz vairāk kā 1 minūte palikusi pirmajā spēlē. Bet vienībai Sheltons ar mums pret grozu nāk palīdzība no VF komandas, bet labi saspēle ar Brian Stūlu, kurš Nodē tik pie atlaišana bumam, Sidorovs pāris zaķi rokām arī nāk. Visai neprecīzi, ļoti tālu, lai būtu vēlreiz klusēs. Ļoti daudz diezgan neprecīzi tālmetieni, bet šeit 2+1 gājiens Briantam Tomasam. Viņš dodās ar otro piegājienu. Ventspilī gūt savus pirmos 2 punktus. Tie, kas mums skatās Sports.com tiešraidē vai arī televizorā var paņemt un atvērt citā savā digitālajā ierīcē YouTube, ierakstīt Brian Thomas un šajā brīdī arī piesakot viņa YouTube kontam, abonēt to. Ļoti interesanti, viņš iepazīstina ar profesionālu basketbols dzīvi un šo sezonu pavadot Ventspilī. Protams, mēs varam redzēt arī dažādas aizkulises viņa YouTube kontā, ko tādi ierindas līdzjutēji nevar redzēt ikdien. Padalies, ievēl tiekās skatītus handoffiem, izspēlēt no Vītas laba tempamaiņa Sheltona izpildījumā un arī 2+1 gājiens Ventspilī. Bet redzēja, viņš apstājās uz 3 punktu līnijas, it kā pilnīgi brīvs, lai izmestu arī tālmetienu. Tomēr mēs jau iepriekš runājām par to, ka viņš varbūt nav tas izcilākais metienu izpildītājs no distances, izvēlēs doties tuvāk grozam. Ir gan fizisks, lai izturētu, absorbētu šādu kontaktu arī ar krietni augumā lielāku pretinieku, tā kā tas bija šajā reizē, un neraugoties uz to dabūja. Vērts ir redzēts. Basketbola Ausējs no tālienes beidzot rāpa. Artūrs Ausējs. Otro reizi šajā vakarā Ausējs tik precīzs, un nav jau tik traģiski, tas kopēji. Varbūt arī nav tik traki. Cerēsim, ka nav tik traki, un pat ja šajā spēlē neatgriezīsies, tad viņš noteikti būs vajadzīgs vēl tam turpinājumā. Bet tagad spēle turpinās ar ar Ventspils uzbrukumu. Ventspils iezīmi, un tagad var turpināt veidot uzbrukumu. Ausējs pret Novīcki, tuvojas grozam, trāpa bumbu un vēl stāties uz līnijas. 2+1 potenciāls 2+1 gājiens. Rezultāts starpībā ir tikai līdz 3 punktiem. Tagad no soļmetienu līnijas būs lieliski iespēja viņam to samazināt vēl par 1 punktu. 15 punkti Artūram Ausējam līdzinājās sezonas rezultatīvākā cīņa ilgadējiem Ventspils līderim.
izdodas viņam pievienot vēl vienu punktu. Tas atklādošās 5 minūtes, jeb tādu ārzemju līgu terminoloģiju, runājot crunch time, izšķirošie notikumi. Brains Tomas, ratais tālmetietis viņam, met viņš garām Porteram atliek sīkuma. Tieši viņam komandai, arī spēles protokols, tehniskais protokols cits līdz te epizodē, par ko iepriekš runājam, un nav nekļūda, neuzbrukuma bumbu, bet vienkārši Vēnspils aizsardzību bumbu komandai, bet tagad tieši Vēnspilnieki uzbrukums Būmeistars izcili nospēlē aizsardzībā, atbruņo viņš Cameron Shelton, kurš šķiet atsitis ceļgalu, un šī ir tā Rodrigo Būmeistara daudzpusība, par ko mēs jau runājām. Šī var kļūt par izšķirošu epizodi, un tieši Zībo tiek tuvāk grozam izdara metienu, ārkārtīgi grūti, metiens pēc nav precīgs, pēc tam cīņā par bumbu. Iezīme Vēnspilniekiem. Tāda interesanta piezīme. Stūt virsmu pa diviem. Tas haus uzbrukumā tās noslēdz ar Portu. Dalībnieks. 21. punkts arī Porteram, un Atanāsovs met garām Arnaldo Toro kārtēji atslēgusi bumbu, un šī spēle noslēgusies Metrīgi izcīna uzvaru sezonas pirmajā Latvijas klasikā ar 76-69 pārspējot Vēnspils basketbolists, un Latvijas-Igaunijas līgas ietvaros Latvijas klasikas rezultāts kļuvis 17-1 kontā, vēl 16 punktus pievienoja Rostislavs Novickis. Un Vēnspils rindās ar 18 punktiem izcēlās Camerons Sheltons, kuram arī 5 atlēkušās bumbas, bet 16 punktus pievienoja komandas.